Tātad te ir arī TV konsole. Ir daži jautājumi, kuri man īsti nav skaidrs. Ir tātad kopējais konsoles platums. Es vienkārši matemātiski sarēķināju, cik tur orientējoši varētu būt, bet ņemot vērā, ka viens iedalījums ir 55 cm, tad es pieņēmu, ka 2,20 būs kopējais konsoles platums un konsoles augstums, tad arī sarēķināju, tie būtu 2 metri un 30 cm. Viras ir Blum, šeit būs Blum viras ar bremzi, savukārt šeit būs parastās Blum viras ar atsperi. Vadu kanāls es ieliku baltu, bet principā viņi ir pieejami divi veidi, ir balts un melns, tad to arī varēs tad izvēlēties, kurš nu smukāk izskatīsies. Melns varbūt būs akcentēti izliks, bet viņš saplūdīs kopā ar vadiem. Tā, tad vēl par rozetēm. Īsti nav skaidrības, kā šobrīd ir rozets, vai rozets ir iestrādāts sienā, vai arī rozetes tiks iestrādāts pie mēbeļu muguriņas. Es vienkārši izgriezu caurumu, orientējoši tur, aprēķinot, ka šeit ir 4 rozešu bloks un šeit ir 3 rozešu bloks. Līdz ar to tātad šis jautājums vēl ir aktuāls, tad šie visi 3 plaukti ir ar regulējumiem augstumiem, bet es ieteiktu, atkarībā no tā, kas tais plauktos tiks izmantots, ja tur tiks liks kaut kādas stumbiņas vai kaut kāda lielāka svari, tad es ieteiktu varbūt šo rindu tā kā savilkt ar balstiem, lai vienkārši tas viss ir izturīgāks, lai nepastāv iespēja, ka tiks izkustināts, nu, teiksim, izlieksies un tas plauks varētu sāk kustēties. Vidējais balsts ir piestiprināts ar muguriņu, arī tiem pašiem Genefixiem. Bet jā, nu tā ir tā tīra nianse, kuru vajadzētu tad izrunāt. Un paliek vēl jautājums ar rokturiem. Rokturs tad arī īsti neatradu online. Tāda garuma rokturs, tad visticamāk vai nu turpatās apskatīsimies AM furnitūrā, kurš rokturs tad jums tur dabā patiks, un tad to arī iestrādāsim, tad arī pie izmaksām tad nāktu klāt vēl rokturs. Un tad vēl kas, jā, un par vadu kanāliem. Ir norādīta šeit vadu kanāls, un tad ir norādīta vadu kanāla šeit visās vietās no apakš līdz augšai. Īsti nav skaidrības, vai tur ir nepieciešams kaut kāds plastikāta vadu kanāls, vai varbūt tur kaut kas, teiksim, tur vienkārši caurumiem jābūt ir izgrieztiem, ja šie plaukti paliek maināmiem augstumiem, tad gribētu saprast, kādi tad tur tie vadu kanāli ir nepieciešama un kādu funkciju viņi pildīs. Pastāv otrs variants, ka mēs muguriņu vienkārši sadalām uz pusēm un viņu nedaudz iegremdējam iekšā, tad tādā veidā mēs varētu izvairīties no vadu kanāla. Šī daļa, teiksim, augšējā daļa viņa būtu nedaudz šaurāka, tur pa kaut kādiem 3 centimetriem uztaisīt šaurāku, un šeit vienkārši būtu vieta, kur izvilkt vadus, ja tāda ir nepieciešamība. Īsti nav skaidrs, es saprotu visticamāk, ka tas ir vadu kanāls ir domāts laikam augšējiem skaļruniem, tāpēc varbūt tiešām ir optimālāk iebīdīt muguriņu iekšā, teiksim, uztaisīt nedaudz seklāku šo daļu, lai nav, teiksim, pašā mēbelē jāveido kaut kāda lieka cauruma un jāpērk papildus plastikāta kanāli, pa kuriem tiks izvilkta vadi, tad vienkārši vai nu vienu, vai nu visu kopējo uztaisīt šaurāk un vads ies gar sienu. Viņš nebūs redzams, būs smuk un izskatīsies labi. Tā, un tad arī, cik šeit ir vadu kanāls, šeit vadi ienāk, un šeit bija jābūt tam vadu kanālam, tad man jāsaprot arī, kāda funkcija šeit, jeb kāda cauruma tad tur ir nepieciešama tiem vadiem, tad es varētu šeit kaut kur iegriezt vēl vienu caurumu, izgriezt, lai vienkārši vadus var vilkt pa mēbeles iekšpusi. Tā, rokturi atrunāti, jā, nu tad arī izmēri arī nav skaidrs, un ja es pareizi saprotu, tad konsoli tiks karināta pie sienas. Piekārt viņi būs ļoti vienkārši, noliekam līmenī, vienkārši 3-4 vietās izborējam caurums un ar dībeļiem piestiprinam pie sienas. Tad tā arī, nu, teiksim, tā praksē tika darīts un ļoti labi turās un, nu, teiksim, nevienam nekādas pretenzijas nav bijušas. Jā, tātad, nu, TV konsoli, tad tās nianses, kuras tad vēl nepieciešams atrunāt un visu vēl varam palabot.